Mūsu uzņēmums nodarbojās ar graudu pirmapstrādes un arī pārtikas pārstrādes iekārtu piegādu, uzstādīšanu, apkalpošanu. Jaunums, ko mēs rādām, ir optiskais šķirotājs. Šī ierīce palīdz atšķirot gan pārtikā, gan arī graudos tās lietas, kas atšķirās pēc krāsas. Tad vai tie ir piejaukumi, vai tās ir dažādi kultūras sajaukumi, vai arī pat kafiju vai rīsus, vai jebkur to, ko konkrētais mūsu klients grib darīt. Šis te ir tāds Japānā ražots modelis, kas ļauj pilnkrāsu gammā atšķirt tur, praktiski līdz 16 miljoniem dažādas krāsas. Protams, bez šī te produkta mums ir arī citas iekārtas, graudu pārstrāde, lobīšana, dzirnavas, sietu iekārtas. Ir tāpat arī graudu kompleksi, kur mēs dodam līdz atslēgai tos projektus apkalpojam. Tas ir vairāk tajās lauksaimniecības un zemnieku saimniecībās. Protams, visam tam nāk līdz arī servis, visam tam nāk līdz arī darbs ar klientu, projektēšana, projektu vadība. Un tas ir tieši tas, ko mēs darām. Arī no mūsu uzņēmuma puses mēs daudz strādājam ārpus Latvijas, kur mūsu pakalpojumus pērk dažādas skandināvu kompānijas. Līdz ar to arī vēl papildinām savu to starptautisko pieredzi.